Kas ir izdevīgāk, īrēt auto vai nopirkt? Daudz cilvēku izvēlās arī savu dzīvokli tieši īrēt, nevis ieguldīt naudu pirkšanā. Un šodien es satiku Egiju no OX Drive. Tā kā uzdošu pāris jautājumus, kāpēc tavuprāt ir izdevīgāk tieši īrēt auto, nevis nopirkt? Tad tur ir vairāki iemesli, kādēļ īrēt vai pirkt. Viens no tiem ir, ja, piemēram, mēneša griezumā cilvēks brauc ar mašīnu mazāk kā 500 km, viņam noteikti izdevīgāk būs automašīnu īrēt, piemēram, ar koplietošanas pakalpojumiem. Bet, ja cilvēks brauc vairāk kā, piemēram, 1000 km mēnesī, tad, protams, atkarībā no tā automodeļa, ko viņš ir izvēlējies, viņam potenciāli būs tomēr izdevīgāk iegādāties. Tur līdz ar to ir jāizvērtē, cik daudz tu brauc ar mašīnu, cik daudz tā automašīna vienkārši stāv tev lejā pie ofisa, pie mājas, un tu viņu nemaz neizmanto. Ja cilvēkam ir auto nepieciešams tikai uz gadu, nav vērts, protams, ieguldīties tagad un viņu pirkt. Ja ir daudz brīvā laika un pēc tam var nodarboties ar automašīnas pārdošanu, protams, bet atšķirībā no nekustamā īpašuma šis ir